Jo visiem skatītājiem! Šodien pastāstīšu par savu miega paralīzes pieredzi. Īsumā par šo kaiti. Miega paralīze ir stāvoklis, kad persona ir pamodusies no miega un ir pie samaņas, bet nespēja pakustēties, parunāt, atvērt acis, ja vienkāršāk sakot ir pilnībā iesprostot savā ķermenī. No miega paralīzes var ciest jebkurš cilvēks, neskatoties uz veselības stāvokli. Nav skaidrs, kas tieši izraisa šos miega traucējumus, bet visticamāk tas ir fizisks un emocionāls stress, neregulāri gulēšanas cikli, ilga sēdēšana pie datora un tā tālāk. Parasti viena miega paralīzes epizode ilgs no pāris sekundēm līdz pat pāris minūtēm. Pats pirmo reizi tos savus ādas izbaudīju pirms apmēram 10 gadiem, un tas bija diezgan šausminoši. Pie rīta es uzmodos un konstatēju, ka nevaru pakustināt rokas, atvērt acis vai pat kontrolēt savu elpošanu. Pirmā reakcija bija panika, jo nesapratu, kas ar mani notiek. Panikas laikā cilvēks sāk elpot ļoti ātri, bet, kā jau es teicu, to nespēja izdarīt. Tas man lika domāt, ka smoku noslīdz mirklim, kamēr man elpošana apstājās pilnībā. Nodomāju, ka pēdējā stundiņa ir pienākusi, bet tad pēkšņi pamodos tā, it kā nekas nebūtu noticis. Tajā mirklī nodomāju, ka tas bija vienkārši slikts sapnis, tāpēc īsti neuztvēru nopietni. Bet pāris gadu laikā šīs epizodes mani piemeklēja vairāk kārt. Tad es arī uzzināju, ka ir tāda lieta kā miega paralīze. Tiesa nākošajās reizēs jau notika kaut kas mazliet dīvaināks. Kā vakar atceros vienu miega paralīzes epizodi, kas nekad tā arī nav atkārtojusies. Parastais scenārijs. Guļu, pamožos, nespēju pakustēties, normāli paelpot, atvērt acis. Bet šoreiz es jau sapratu, kas ar mani notiek, tāpēc centos sevi uzmodināt un piecelties no guļu stāvokļa. Mēģināju celties, un vienā mirklī man likās, ka esmu to izdarījis, bet, kad izkāpu no gultas, konstatēju, ka mans ķermenis tajā atrodas vēl joprojām. Pamatīgi novijos, bet pēc īsa mirkļa jau biju mierīgs, izdomāju apiet apli pa savu istabu, un to darot pēkšņi tiku iesūkts atpakaļ savā gulošajā ķermenī. Tajā mirklī es momentāli salicos. Šis moments bija neaprakstām dīvains, jo pašam tas nelikās kā sapnis, bet tieši otrādāk spēju pat detaļās atcerēties šo notikumu vēl tagad. Tad bija kāda 5 gada pauze, kuras laikā man nebija miega paralīzes epizodes, un tad tas atkal atgriezās, tiesa gan formā, kur aprakstīju pirmajā reizē. Kad pamostos no miega paralīzes, mēģinot aiziet gulēt, atkal nonāk šajā stāvoklī, tāpēc parasti nemaz neeju gulēt. Pamanu, ka šie miega traucējumi man parasti rodās, ja pa dienu darbā ir bijis daudz stresēju uzdevumu, vai ja, piemēram, strādāju kādas 10-12 dienas no vietas bez brīvdienām. Manā gadījumā to visticamāk izraisa stress. Vai kādam no jums ir bijusi miega paralīze? Ja tā, tad varbūt dalieties ar savu pieredzi komentāros. Par šo lietu runā retais, bet man ir nojauti, ka no tās cieši daudzi. Un kā jūs zinat, es lasu gandrīz visus komentārus, tā kā visticamāk jūs komentārs tiks izlasīts. Atā visiem, un tiksimies nākamreiz.